Paliek atmiņā, zini, atmiņā paliek būtībā tas savienojums, kas ir saistījās ar to koncertu, kas ir saistīts ar to koncertu. Būtībā tas bija, man bija pagājuši daži gadi bez publikas. Man viņa it kā nebija, es biju pavadījis kaut kādu zinām laiku, tādu vientulības periodu. Un varbūt arī tas, ka es necerēju, ka būs cilvēki, ka būs viņa atsaucība, ja? Ka būs viņa mīlestība tik liela, kāda viņš šeit bija. Tas varbūt bija tas savienojuma iemesls, un būtībā arī tas ir tas, kas man ir palicis. Tajā mirklī vēlējāmies nojaust, ka tādas pašas sajūtas paliks pēc šī gada 1. jūlija koncerta. Jā, mēs zinājām atmiņas, un tās ir īstākās liecinieces par imandienām to laiku, kā 50 km no Cēsīm uz Cēsīm tika iets kājām, kā žigulīši ļaušies pat 12 stopētājiem vienlaikus, stopētas pat mēslu vedamās mašīnas, lai tik tur nokļūtu, lai tik tur būtu. Bet tam, kas savējo sajūta tik pilnīgi būs pārcēlusies 11 gadus vēlāk uz šī gada 1. jūliju, tam noticēt sākām pusstundu pirms koncerta, saskaitot 8 pakalnus pilnus ar mašīnām, ieraugot ar riteņiem un laivām sabraukušos, tos, kas kāzu jubilejas šeit svinēja, tos 18-gadīgos jauniešus, kas kāzu vakar svinēja šeit. Savējie bija visi, sirmie un ļoti jaunie, tie, kuriem vietiņa atradās tik pie ezera, un tie, kas sēdēja eglēs, tie, kas citos dzīves brīžos saucas politiķi ar ļoti dažādiem uzskatiem. Šajā koncertā pazuda viss, kas notiek ārpus Alaugsta estrādes. Tā tas bija. Lai kādiem no mums šodien ir sentiments par laiku, kādiem var būt iespēja bērniem izstāstīt savu jaunību, un droši vien nav vērts prasīt saviem liktiņiem, kam tad bija jābūt pēc tam. Viss bijušais ir bijis, kaut pa vienai vasarai vien. Paņem manu nogurumu. Es pie tevis gribu. Man vienalga čādos var arī par mīlestību. Aivar, es esmu par to, ka idejas ir jānovērtē. Un tā kā domu par disku izdomāji tu, lai nākamā dziesma ir veltīta arī tev. Dziedi, Ieva! Paldies! Man bučari vajag. Nāc, meitenīt, uz karuseli, kad vien tu vēlies. Nāc vajag katru pēcpusdienu. Un sēdies uz viskaistākā brieža. Un ja tev nebūs naudas, Līlijums par tevi samaksās. Un ja kāds iedomāsies tev aizskart, tad Līlijums viņam parādīs, ko nozīmē salikt atsprēkliņu plāksters pret klepu. Tu esot sieviešu mānītājs, un tāpēc jau tevi tur karuselī. Viņš sola precēt nabaga kalpones un pievāca no viņām naudu un gredzenus. Atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām aktācijām. Jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs, viena vieta uz brieža vēl brīva, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs, viena vieta uz
uz priekšu vēl brīva, uz priekšu vēl brīva, jo tu esi dzīve, viens dzirds vēl brīvs. Vienā vieta uz priekšu vēl brīva, uz priekšu vēl brīva. Paldies! Būtībā es ar teātru esmu visu mūžu bijis saistīts, visu dzīves. Man teātris ir ārkārtīgi liels valdzinājums līdz pat šai dienai, kā fenomēns, ja, teātris kā tāds ar savu to, ka tas ir, būtībā tā ir māģija, ja. Ja, viņu grūti, es viņu pat nevarētu pieskaitīt tādā pie mākslām, ja, es viņu pieskaitu pie māģijām, ja. Tad šajā mirklī skanēs Imanta paša mīļākā dziesma jau kopš 73. gada, kad ar Knuta Skujnieku vārdiem patiesībā tā tika uzrakstīta teātra izrādēji Kapteiņa Granta bērni. Kad veikals rāpjas, kad baltī biezi snieg, tad tikai rudens roze joprojām neaizmieg. Tā guļ uz klusas zemes, kā asins piliens sārts, kā ilgi klabāts un nepasacīts vārds. Kā dāvana, Kā brīnums tas kāds, tas maža plūst, un mazai zemes sirdī visapkārt ledus kūst. Tu man devi šito šausmīgi skaisto lelēju. Niedziņš sēdi, niedziņš gaida, baltu puķu dārziņā. Niedziņš gaida, baltu puķu dārziņā. Nāc miedziņi pie bērniņa istabā. Nāc miedziņi pie bērniņa istabā. Kad es ievēroju, ka Imantam ir vismaz 3 dažādos gados rakstītas dziesmas par mākoņiem, Imants man uzreiz un ik pa laikam teica, es tev noteikti gribu iedot Bodlēra mākoņus. Un vienā jūnija vakarā viņš patiešām man pasniedz Bodlēru tikai franču valodā. Imants to tulkoja ātrāk nekā es spēju pierakstīt un beigās teica, nolasīsim šo dialogu vecpiebalgā. Tādam aicinājumam es nespēju pretoties, paglabāju šo franču grāmatiņu. Te nu tā ir. Lapiņu es tev atšķīru, un nu mēs varam runāt, Imanta. Fantastika. Ko tu mīli visvairāk, dīvainais cilvēks? Saki, savu tēvu, savu māti, savu māsu, savu brāli. Man nav ne tēva, ne mātes, ne māsas, ne brāļa. Tad varbūt savus draugus. Jūs lietojat vārdu, kur nozīme man pat līdz šai dienai ir palikusi nezināma. Tad varbūt savu tēvu zemi. Interesanti, kuros platuma grādos viņi atrodas. Tad varbūt skaistumu. Es mīlētu gan labprāt skaistumu, dievišķīgo un nemirstīgo. Bet zeltu? Es viņu ienīstu tāpat, kā jūs ienīstat Dievu. Nu, bet tomēr, ko tad tu īsti mīli savādais svešiniek? Es mīlu mākoņus, kas slīd pāri tur augšā.
tur augšā, brīnišķīgos mākoņus. 3 dziesmas par mākoņiem. Mākonītei balti svārki, zeltītām kroķītēm. Mākonītei balti svārki, zeltītām kroķītēm. Mākonītim puspalāki, melniem sprogu pušķīšiem. Mākonītim puspalāki, melniem sprogu pušķīšiem. Laipsti mākoņu skulptūrā iegulās, mīļi un pazīstami. Tik mirkli tad projām tu slīdēji, kā atspulskas ūdenī pamirts. Uzklausi mani, es saucu tev, tu nedrīkst aizlidot, dzirdi, bet mani palūpām nenāca, tiesādega dziļi sirdī. Esi saule šai pasaulē, jēl atsec savu man dekoltē, jēl atsec savu man dekoltē. Tikai vienu mākoņa maliņu, nemaz nevajag pašu galiņu, lai es ieraugu krūšu saliņu. Atsec vienu mākoņa maliņu, tikai vienu mākoņa maliņu. Aies nakts, un varbūt rīt no rītā. Roku skūpstot tev, man labāk kļūst, jo man sirds ir kā no smalka zīdā. Ne tā saborzās, ne asi lūst. Kamēr noris koncerts Alauksta krastā, mums ir iespēja paspēt viesos. Imantam tieši 20 gadus piederošajā mājā Ineša krastā, kur cita starpā un mūzikai pa starpu viņš ir arī slaucis govis un sagaidījis teliņu, bet pašos sākumos, kad pilnīgi viens bijis, un ne tik bez elektrības, bet pat bez normālas akas, ir arī ko citu veicis. Kā tas bija? Es mēģinu iedomāties, jā. Tāds vīrietis, 34 gadīgs, jā, atnāk šeit dzīvot. Un tas bija tā kā, es nezinu, tā kā uz vientuļas salas. Tad bija pilnīgi viens. Principā tas arī tā bija. Diezgan pēkšņi, jā, šī sajūta. Šie apstākļi nomainījās diezgan pēkšņi. Pirms tam jau es biju ārkārtīgi sabiedrisks cilvēks tajā ziņā, ka viss Liepājas periods, viss teātra, teātra rakstīšanas, kas neapšaubām, kuras tas saistīts ar cilvēkiem. Pirms tam koncertu un tā tālāk. Restīvi apkārt, nepārtraukt apkārt ļoti daudz cilvēku, jā. Pilsētas dzīve, turklāt ļoti aktīva tajā ziņā, kad visu laiku iznāk satikties ar ļoti daudziem cilvēkiem. Un gal galā ģimeni. Un pēkšņi viss tas nomainās, tā kā, it kā tu būtu izgājis spogulim otrā pusē, jā. Pilnīgi nomainās.
es palieku viens, ja tu paliec vien, ja, šajā mājā. Un nav vairāk viss tā, ja, kas bija vakar. Un šodien ir tāda, ja, ka tu esi viens. Pirmā nedēļa grūta bija. Pirmā nedēļa grūta, ja. Neparasti ir aiziet gulēt, ja, neparasti pamosties. Un tad apmēram, jā, nedēļa, ja pat drusku mazāk, 3, 4, 5 dienas. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka man patīk, jā, tas. Jā. Kad bija acīm redzot bija pārvarēt un pārdzīvot tā pēkšņā atšķirtības sev, tad jau pēkšņi es nokonstatēju, ka man tas patīk. Jā. Es no rīta pamostos un pilnīgi brīvības sajūta parādījusies, pilnīgi brīvības sajūta tāda. Viens, jā, tā. Un pēkšņi diena šausmīgi gara likās. Tas gan bija rudenī, kad es sāku šeit viens dzīvot, un diena šausmīgi gara. Jā. Pilsētā tā dzīve, tā diena, praktiski viņa nav. Rīts, vakars un viss. Jā. Gara diena. Jā. Pēkšņi man radās tāds sajūta, ka manā rīcībā ir ārkārtīgi daudz laika. Ārkārtīgi daudz laika. Un tad jau es sāku sajosmināties par to, ka es esmu viens. Jā. Un šajā nedēļā Imants grāmatā uzdūrās vientulības slavinājumam. Beidz mans draugs savā vientulībā. Ap jaunu vērtību atradējiem griežas pasauli. Neredzam tā griežas. Tā runāja Zaratustra. Tā ir ode vientulībai, slavas dziesma. Vadītās dienas. Nu, es zinu, ka tev nebija elektrība, ka tev bija kaķi, visi sijāmas, ka tu rakstīji mūziku un mācījies ķīniešu valodu. Tas viss, ko es zinu. Lai ieiet Ķīnā iekšā, es sapratu, ka ir jāmācās šī valoda. Un es sāku mācīties vispirms, protams, kaligrāfiju, hieroglifus visus un tā tālāk. Un lēnām iet valodā iekšā, filozofijā. Un arī būtībā man jāpateicās šim periodam, ja, kad es esmu zināmā mērā iepazinies ar to, ko austrumi dod pasaulē. Un sijāmas kaķi, tas arī pieder pie austrumiem. Tā ir sijāma, tā ir taizem. Pat tik tālu, ka vien brīdi man viņi bija 8. Dienas arī tā tika vadīts. Kaķi, es pats. Un būtībā, jā, grāmatas par Ķīnu. Un mūziku. Būtībā tas bija tāda klosteru tipa dzīve, jā. Bet skaista. Es vispār ļoti labprāt atgrieztos viņā. Tādā nosacīta atgrieztos, ne jau dokumentāli. Laika atmiņa pieder ne tikai cilvēkiem, kas mīt mājā, bet arī mājai pašai.
Un kur nu vēl tādai kā šī, kas teju būs 200 gadīga. Jeb kā Imants ir teicis, tā celt laikā, kad Francijā bija Napoleons. Šajā mājā, kas būvēta klasiskā vidzemes stilā, vēl tagad ir redzama steļu nostiprinājuma vieta griestos, zem gultas dzirnakmenis, jeb atbalsta akmens rokas dzirnām Saeimas istabā. Sadarēt, ka tā grīda tā grīda nes to cilvēku pēdas un soļus. Tā ir tāpat vecā grīda. Tāpat tās kā viss šīs sienas. Tās ir viss būtībā 2 gadsimtu vecas sienas. Tā ir laika atmiņa, bet lietu atmiņa ir tajās emocijās, kas šeit ienestas. Nu, šajos tieši 20 gados. Imanta rakstītie hieroglifi uz sienas, Māras ķimeles pašos sākumos dāvātā papīra tauriņu virkne. Te stāv Imanta pirmās klavieres, un te ir dāvanas no vecajām Imanta dienām. Blakus bilde. Blakus bilde, tā fotogrāfija, kuras esmu ar savu sejām skaķeni. To nofotografēja vai no Juris vai Andris Krieviņš, jo viņi pēc kādiem gadiem sāk man mitināties kaimiņos. Man gribējās tā naivi un viegli iedomāties, ka šai mājā ir viss, lai uzrakstītu mūziku vārdiem tauriņa samtainā smaržu svecis skriena. Bet šai mājā ir uzrakstīts arī abas operas, Spēlēja dancoja un Ifigēnija Aulīdā un vēl daudz mūzikas. Jā, tas ir interesanti, kā Imantu sāka atrast Piebalgā. Man bija savu draugu, Rīgas draugu. Tie bija tie cilvēki, ar kuriem es pavadīju savus studentu gadus. Tas ir tas periods, kas nosacīti Latvijas sabiedrībā ir pazīstams par putnu dārza periodu un kazas periodu. Tie cilvēki arī man būtībā, viņi arī man atbalstīja un tajā laikā, un viņi brauc pie manis. Gan pa vienam, gan vairāk reizē, viņi brauc pie manis. Sweet love in you like flowers. Sweet love in you like flowers. Sweet love in you like flowers. Sweet love, sweet love, sweet love, sweet love, sweet love, renew thy voice. Sweet love, renew thy voice. Sweet love, renew thy voice. Sweet love, sweet love, sweet love, sweet love. Vispār tas notiek pilī, un tā pils bija sen. Un tur bija muzikants, un tur bija skaista galma dāma, un no rīta viņa raida viņu projām, jo drīz sāksies pilī oficiālā dzīve, un gulti ir jāsakārto. Ai, kundze, mana kundze, ir ceļš tik tāls un grūts, kad saule lēc, man šķiet, ka tā ir jūsu rožu krūts. Uz liepas saknēm atlaisties man skumstošām un vājām, bet sapņoju joprojām vēl, ka guļu jums pie kājām.
nekusties. Viņi meklē mājiņu. Neko lūdzu. Ak, kas skaisti. Tā arī ir mūzika. Lai viņi lido. Kamiņa mūzika. Man ir šī romantiskā pasaules izjūta, un tādēļ arī es neesmu īpaši aizrāvies ar moderno mūziku, kaut gan es viņu pārvaldu un zinu. Es negribu izmainīt sev, man liekas, ka nevajag neko mainīt. Atceros, ka mēs kaut kad nesen runājām, ka tu pats teici, jā, tā mūzika īstenībā ir ļoti saulaina attiecībā pret dzīvi. Un es to visu saprotu, ka tādā veidā tu pats sevi sabalansē, bet, kas vēl ir vajadzīgs tevai pasaulītē, lai tu tā saskaņā, harmonijā dzīvot, jo mēs katrs jau taču meklējam to harmoniju. Man nav nekas vairāk vajadzīgs. Kas vajadzīgs? Man viss ir. Dzīve ir brutāla un rievīga, un māksla ir saulaina un skaista. Man ir abas divas. Man viss ir. Bet piedod. Bet kaut kāds pēdējos 8 gadus tu nemaz pie sintezatora tik bieži neesi bijis. Reti. Fiziski jā. Fiziski neesmu bijis pie sintezatora un arī pie notīm nē. Bet? Tie nav nekādi argumenti. Tie nav pretargumenti tam, ko es teicu. Tā bija otra porcija. Melā. Tev vajadzēja? Melnā porcija. Tev vajag? Protams. Kāpēc? Kā tad es izskatīšos tāds balts visu laiku? Tu tagad koķetē. Nē, es koķetēju, izteiksmes veids man ir koķets, bet... Tev vajadzēja šo pieredzi? Acīm redzot. Pasmejies, ja tu gribi, paraudi, ja tev vajag. Tikai pavisam klusu, tu jau zini, kas būs, ja tu kliegsi. Imant, es ceru, ka tu jūties laimīgs šobrīd. Jā. Sapratīs, kā dzīves vajag Paldies jums, man mīluļi!